Nākamajā sižetā uzzināsiet par interesantu labdarības projektu, kas ap sevi pulcinājis daudzus dzīvnieku mīļus. Royal Canin un marketinga kompānijas U48 kopīgais projekts Uzticamo draugu stāsti pusgada laikā saņēma 124 aizraujošas un sirdi aizkustinošas vēstules par dzīvniekiem, kuri savas saimnieka ikdienu izkrāso īpašās krāsās. 12 labāko stāstu varoņiem, kurus noteica lasītāji un skatītāji, bija vienreizēja iespēja piedalīties īpaša un krāšņa kalendāra tapšanā. Uz glancētā kalendāra lapām nonāca arī Diānas mīlulis, franču buldogs Arčibalds. Stāsts ir tāds, kad vienu dienu man zvana mamma, ka mājās ir gāzes noplūde. Viņa izsaukusi ugunsdzēsējs. Mēs visi tur sabijušies, es skrienu uz mājām, bet mamma saka, tā nav parasta gāze, bet kaut kāda kodīga. Ierodoties saimniecei notikuma vietā, Arčibalds un mamma jau sagaidīja Diānu uz ielas, bet abas atklāja, ka dzīvoklī ir palicis kaķis. Diāna, būdama īsta saimniece, metās kodīgajās telpās, lai paglābtu Minci no bojāējas. Beigās ieeja iekšā dzīvoklī, skatos, jā, suns ir norāvis manu somu uz grīdas vienkārši. Tur bija pipargāzes baloniņš, viņš viņu pārkodis, viņš jau bija tad maziņš. Un vienkārši tā pipargāze ir pa visu dzīvokli. Pa to laiku notikumu vietā jau bija sacelta pamatīga jēzga, tika evakuēti cilvēki, ieradās ugunsdzēsēji un policija. Izlic ārā tādu vīriešu tajās bruņu vestēs ar pistolēm, kas te notiek. Un mēs tad jau bijām atklājuši, kas notiek, un tad es stāstu tā un tā, un viņš tāds, kurš ir vainīgs pie gāzes noplūdes, es tā roku parādu, viņš. Un tur tas suns sēž, un jau vienkārši viss acis aizpampuši nopuņķojas, asaras tek vienkārši. Savukārt Džeka Rasela terjera Brenda saimniece Sanita jau no bērnības sapņojusi par savu sunīti, līdz beidzot pie tāda tikusi. Suns man dzīvi pilnībā izmainījis, respektīvi garas pastaigas, jauni cilvēki, vispār suņu dzīve aprindas, tas ļoti ievilinē, ka mēs ar Brendu nodarbojamies ar suņu sportu, skoliņu apmeklējam. Brenda mīļākā nodarbe ir spēlēt bumbu, bet nonākt kalendārā bija īsts piedzīvojums. Mans suns uz kalendāra, citi cilvēki redzēs, viņš man ir ļoti smuki sniedz, es ļoti lepni jūtos. Kompānijas Royal Canin radītā projekta mērķis bija ne tikai uzzināt par mūsu dzīvniekiem varoņiem, bet arī palīdzēt patversmei ar līdzekļiem, kuri tiks iegūti no kalendāra pārdošanas. Tādēļ, ja turat savās rokās šo kalendāru un domājat to pirkt, atcerieties, jūs varat palīdzēt patversmē nonākušiem dzīvniekiem.